Sveiks! Šodien būs tāds īsāks video, pastāstīsim par jumbo paču, lielo paču Latvijas, kāpēc mēs viņu uztaisījām, kā viņu lietot un kādiem nolūkiem tu viņu vari pielietot sev. Bet, protams, vienkārši foršs lielais pačs. Tad jumbo, britu vārds, vienkārši nozīmē slengs, tā var teikt, nozīmē liels. Mēs tā arī viņu saucam, Latvija pačs, lielais. Bet populāri tautā viņš tiek saukts par jumbo. Principā pirmie, kas viņu aizsākuši, amerikāņi, parādīšu piemēru, pastāstīšu un sāksim ar to mērogam. Ja? Standarta vozas Latvijas pačs, šis gan baltā krāsā, bet noteikti visi esat saskārušies. Un for scale, kā saka, kur mēs varam uzlikt, mēs redzam uzreiz izmērus, ja? Labāk. Jo ar šo visu būs pazīstami. Tagad iedvesmai parādīšu vienu no oriģinālajiem amerikāņu pačiem, kas gan nav pirmais, bet jau Životēras. Šis te es neatceros ražotāju, bet ļoti populārs brands ar sofiem. Man viņš ticis no Rangera viena. Un mēs vienkārši nokopējām dimensijas no šī, jo viņš ir ļoti populārs un tiek izmantots uz ļoti daudziem plate carrieriem, un tāpēc mēs nolēmām, ka šie izmēri, šīs dimensijas būs vislabāk, jo viņas būs saderīgas ar maksimumu lielu daudzumu plate carrieru. Jo mēs gribam, lai viņš būtu universāls, nav tikai noblom, ja, noblom viņš ideāli der, ja. Es te neesmu baigi pieregulējis, bet ja viņi pieregulē, viņš principā ideāli der, praktiski neatstāja neko brīvu, bet atkal noblom tas nav tik svarīgi, jo viņam ir pareizie velcro, kas ir IR neutral, kas nespīd night visionā, par to bišķi vēlāk. Bet jā, vienkārši paņēmām iedvesmu no amerikāņiem. Principā amerikāņiem šādi tipu pači uzšūtie bija pirmie kaut kur 90. vai 2000. parādījās deltas, kā viņi tagad Ace saucas, ja? Deltām ļoti populāri bija, un tagad viņus izmanto principā visi sofi, bet arī regulārie spēki. Ja? Tur bišķiņ savādāk ir ar uniformas standartiem un reizēm ir aizliegts, bet jā, sofiem ļoti populāri. Viņš principā tiek izmantots for IFF, Identify Friend or Foe, identifikācija vienkārši draugs vai ienaidnieks, ja? Jo viņš no attāluma ir ļoti redzams, tāpēc viņi bieži ir izmantoti krāsā, pilnā krāsā, bet ir arī subdued varianti, kā mums, multicams. Mums ir uzreiz piedāvājumā multicams, un range greens arī ir pieejams, ja? Viņi nāk tādos smukos maisiņos, kā jau Terra. Viņi piedomā pie visa, pat noformējuma. Un jā, tad ir iespēja uzreiz uz vietas ir multicams un range greens. Bet ir vairāk krāsojumi, ir visādas kamuflāžas, melns kojots, multicami, flektāns un ir arī high-vis variants. Tas ir atstarojošais zaļais. Ir pasūtāms sarkanais arī, man liekas, bet konkrētāk uzprasiet. Jā, ja jums ir interese, teiksim, izmantojot civilajā, vai kā savādāk, ja, teiksim, kur jums ir velcro, iespēja uzlipināt, tad jā, ir pieejami high-vis varianti medībām, teiksim, ja jūs nesājat kādu somu, kurā ir velcro, ja, labs variants, kā nesāt Latvijas karogu atstarojošā. Bet tas ir konkrēti, prasiet mums. Uz vietas ir ejošākie, multicams, range greens, ja, un tad mazliet par vēsturi vēl vairāk. Tad, principā, šādā formātā, kas ir pačs, sākumā bija uzšūtie, pēc tam parādījās jau velcro Životērā, bet pirmajos pirmsākumos es domāju, ka tas lielie pirmsākumi ir Otrajā pasaules karā, bija aprots amerikāņiem ar krāsaino tieši amerikāņu karogu uz rokas, ja, un tur bija ļoti liels oversize, tā saucamais karogs. Principā jūs, laikam, būsiet redzējuši visvairāk, viņi bija redzami Normandijas izsēšanās, jā, D-Day. Tur ļoti daudziem gan airborne, gan rangeriem uz rokas bija šāds saprots ar paču, ar karogu pārsvarā identifikācijai. No liela attāluma viņš bija krāsains, viņu varēja redzēt. Jā. Tur tīpaši, ka bija izsēšanās ar izpletņiem, jā, un izpletās pa visu Normandiju, jā, blakus pilsētām esošām, tad no liela attāluma vienības varēja satikties un uzreiz vienu otru identificēt. Toreiz jau sāka izmantot kamuflāžu, kā mēs zinām, plaši, tīpaši Vācu pusē, jā. Amerikāņi ne tik daudz, bet vācieši izmantoja kamuflāžu, tāpēc, teiksim, ļoti svarīga bija identifikācija.
Jā, tātad tas ir tā īsā vēsture, bet, principā šādā formātā viņi pirmo reizi parādījās kaut kur 90. un 2000. tieši šādā ar velcro paču uzlipināmais plate carrier. Kāpēc tev to vajadzētu? Principā ir tā, ka vienkārši forši, tāpēc mēs viņus esam uzražojuši. Ražo viņus priekš mums Terabī, Vācijā, Berlīnē. Viņi arī tur ražo. Ražots viņš ir no korduras, lasercut. Tātad lāzerīti izgriež no korduras gabala. Kas ir labāk, teiksim, salīdzinot ar PVC variantu, gumijas, jā. Gumijai diezgan ātri sāk iet nost velcro, viņu ļoti grūti piešūt. Un, teiksim, audums atkal, audums nav tik izturīgs, viņš diezgan ātri sāk malas tiek iet vaļā, jā, un, teiksim, viņš diezgan ātri nolietojas. Kordura mums ir tas pats audums, kas ir mūsu ekipējuma, teiksim, jā, un tāpēc viņš ir daudz izturīgāks, viņš ir iegriezts, nav šūts, jā, velcro ir piešūts, bet pie korduras labi turās, tāpat kā kordura ir šeit un velcro ir šeit, jā, turās ideāli, viss ir ļoti izturīgi. Un vēl lielais bonus ir, kordura ir īstā kordura, nevis neilons, jā. Un tā ir IR aizsardzība, tātad, ja tev ir kaut kāds, teiksim, plate carriers, kam ir velcro netik kvalitatīvs, kas spīd night visionā, jā, tad mēs ar šo paču varam viņu mazliet vairāk nosegt. Tas nav tikai lētajiem ražojumiem, tas ir arī, teiksim, Latvijā populāriem brendiem. Viņi izmanto korduru bez IR apstrādes, ja, un viņi var spīdēt night visionā. Tas nav, teiksim, tikai populāri, tikai lētajiem brendiem. Un ar šo papildus var nosegt šādu te lietu. Bet, protams, vienkārši forša, liela Latvijas pača versija, ja gribās un nosegt vienkārši velcro arī, teiksim, lai viņš nebojājas tik traki, neveļās, ja, tad mēs vienkārši nosedzam viņu ar šādu paču. Ja tas ir atļauts tev, teiksim, vienībā, noteikti kādā vienībā tev neatļaus lietot pačus, kas nav oficiālie, tad jā, tas tev jāskatās pašam, mēs tev nevaram pateikt jā vai nē, bet, protams, varam lietot pie mugursomas ikdienā, pie drēbēm īsti nepieliksi, jo nekur tāds liels neies, bet visur, kur ir lielais velcro placis, tur tev derēs. Tas arī tā, principā, viss, ko varam pastāstīt, jā, kvalitatīvi no lasercuta pači, divās krāsās šobrīd uzreiz pieejami. Un jā, tātad vienkārši, ja gribās kaut ko stilīgi uzlipināt priekšā, ja tev ir brīva vieta, tīpaši, jā, un, kā saka, aizsargās kaut vai aizsargās velcro no savelšanās, no nolietošanās. Ja tu tur neko netaisies montēt vai arī likt. Un, protams, admin paučiem priekšā arī, ja tev ir augšā admin paučs un viņam ir velcro, arī ļoti labi noderēs. Un lielais Latvijas pačs, jā, arī forši. Tas arī viss par to, ko var pastāstīt. Šo video varbūt varēja ietilpināt šortā, bet mēs gribējām mazliet par to vēsturi pastāstīt un no kurienes mēs ņēmām iedvesmu, jā, lai ir skaidrs. Un arī par to jumbo, jo daudz jautā, kāpēc jumbo pačs, tas pavisam vienkārši angļu valodā nozīmē liels. Tāpēc mums viņš saucās lielais. Lūk tā. Paldies, viss šodienai viss.